Es gribu kaut ko parādīt Sony kompānijai. Šito vienu un šito otru. Es parādītu arī trešo, ja man būtu. Tātad ir pagājuši 2 gadi, kopš es iegādājos šīs austiņas. Man liekas, kaut kur ap 120 eiro. Viņas vairs nav lietojamas. Baterija vairs netur. Principā šī kompānija ražo austiņas, ko vēlams tu pēc 2 gadiem nomainīsi. Šādas austiņas nav domāts, lai jūs viņus labotu. Tas ir domāts, lai jūs izmestu viņus ārā un tad nopirktu jaunas. Mans mērķis šodien ir salabot tās. Kas man ir vajadzīgs? Sākumā man ir jāuzkarsē viņas, lai attaisītu. Tagad, kad šis ir karsts, es tajā ieskauju austiņu, lai tā līme nedaudz pakūst, lai es varu tikt iekšā. Protams, Sony nav devis nekādu instrukciju, kā salabot šīs austiņas. Ne, arī viņi dod kaut kādas detaļas, ar ko to varētu izdarīt. Tāpēc man nācās pasūtīt no AliExpress bačas, kas ir atbilstošas šīm austiņām. Šis man izmaksāja 25 eiro. Te ir katrai austiņai bača, un te ir bača priekš keisa, kurš arī vairs īsti netur lādiņu. Tā, principā es gribu viņu ielikt šeit, lai es varu operēt, un es sekošu Reddit instrukcijām, jo Sony nekādas instrukcijas nedod, lai salabotu šo. Tā, man ir instrumentu kaste speciāli mazai tehnoloģijai. Tagad es mēģināšu dabūt iekšā un attaisīt vaļā. Man nesanāk. Vajadzēs kaut ko asāku un sakropļot iespējams jau. Tā, šobrīd nekas neiet pēc plāna. Neizskatās, ka līme man padodās. Viņš negrib tur turēties, ko lai es daru. Esmu iekšā. Te ir svarīgi zināt, ka tur ir kaut kāds vārds, ko principā var pārplēst nejauši. Bet man šobrīd nesanāk attaisīt viņu vaļā tāpatās. Mēģināšu vienkārši tikt iekšā. Es jūtu, kā plasmasa bišķi lūst pa gabaliem, kas nav labi. Es neesmu nekad šito darījis ar austiņām. Esmu vienreiz nomainījis ekrānu telefonam. Tāda ir mana pieredze. Man ir pienācis besis. Es izmantošu žileti, kas ir pievienota paciņā. Es tā vienkārši netikšu cauri. Es tieku dziļāk, to es jūtu. Tomēr ir bīstami kaut ko sagriezt. Tā līme laikam negrib padoties. Es nezinu, varbūt vieglāk būs rokās to darīt. Dodos atpakaļ pie žiletes. Reāli pat ar žileti nekur tālu netiek. Man ir sajūta, ka šīs austiņas vairs nebūs ūdens izturīgas. Ak, Dievs. Kaut kas nokrakšķēja. Esmu reāli izgriezis plasmasai gabulēs. Galvenais, lai tas kabelīts izdzīvo. Šitajā momentā es varētu mēģināt ņemt ārā baču un likt iekšā jaunu. Viņa ir bišķi pielīmēta. Skatās, ka nāks ārā, jā. Tagad atvēršu jaunu baču. Diemžēl viņai nav šitas pompēts virsū. Tā kā man vajadzētu dabūt nost veco. Paņemšu žiletīti varbūt. Nav lieliski, bet nav arī pa tukšo. Vairāk līp pie manām rokām nekā pie bačas, bet man vajag, lai viņi ir vienkārši augšā, cik es saprotu. Ok, tagad problēma. Man viņu aiztaisīt ciet. Tam man vajadzēs līmi. Tā, tagad man ir speciāla līme, kas ir domāta tehnoloģijām, lai pēc tam šīs tehnoloģijas var attaisīt vaļā. Tā kā doma ir vienkārši pludināt viņu. Labāk nemest lejā. Visai pārliecināts esmu, ka šī līme ir toksiska. Tāpēc es bišķi pavēdināšu. Tā bija viena austiņa, problēma ir, ka mums ir vēl otra austiņa un arī case. Tas nebūs jautri, bet tā kā esmu izgājis cauri vienreiz, otrais cerams būs vieglāk.